Un cīņa ir sākusies. Gaišie formstērpi Latvijai, tumšie formstērpi Čehijas juniori. Šmīts spēlē pa kreisi. Minūte vēl skaitliskajā vairākumā. Raidītības vārtiem Andrī pirmātos! Latvijas izlase izvirzās vadībā realizējot skaitlisko vairākumu, kas spēlētas apaļas 6 minūtes. Otrie vārti turnīrā. Te mēs redzam sākums šeit, 2 minūšu noraidījums un noslēgums šeit. Palaist rīpu uz Ansonu. Ansonam vispirms pa slīdu un tālāk jau pielēja punktu. Tiešām patīkam redzēt, kā Ansons spēlē. Lūk, redzam, pat nebija vispirms uz slīdu, bija ar nūju. Un Ansons ļoti pārliecinoši izskatās. Kā jau minēja, ir viens no turnīra ražinākiem spēlētājiem. Uzvarēts divcīņas. Tiek līdz arī ātrumā. Pietiekam te bīstami. Mauriņš, Rips Savalde. Uzlēdz pirmajā spēlē viņiem šī gada turnīrā. Būs atvēlēts. Stēcīņi var priekšā! Un ar spēku tomēr ielaužas Latvijas izlases vārtos. Absolūti vārtu. Tur Macievskis mēģināja tik rēzam nomūkt. Tur Rīpa uz malu jau pretkustībā. Gan Mauriņš, tāpat arī aizsargi. Un šeit jau patiesībā eleganti ar slīdo pagūpu. Politīns pamest Rips vēl priekšā. Skatāmies šeit. Ar labo kājas vidu Politīns varēja pagūt iestumt Ripu vārtos. 9 dažādi spēlētāji, kas ir izstājušies ar vārtiem. Te vēl viena bīstama epizode un ar pārkāpumu. Šīs moments ar pārkāpumu. Beņāks sastāja arī turpat pa kreisi spēcīgs metiens un skaists vārtu lums. Jāatzīst gan ļoti tālu, spēcīgi piespēle un ļoti spēcīgs metiens. Lūk, šī tālā piespēle uz Ādamu Irdžičeku. Viņam tie ir 3. vārti turnīrā. Jā, tur stāv gluži nebija, tur ielidoja stābāks tam Mauriņš, bet šī tālā piespēle, laiks pārvietoties. Punktu ziņā šobrīd sanāk Ansons ir top 10 rezultatīvāko spēlētāju sarakstā. Teicam šeit, Ripa tomēr nav vārtos, kāda situācija! Te ar ātru, spēcīgu pagriezienu garām vārtiem esam Kubiesa. No Šmīts vārtiem te izpazvāk priekš vēl viens metiens. Labi, sadarbība te metiens. Arī plido vārtiem garām un trešdaļa ir noslēgusies. Sadurs pie pašu vārtiem un tur distances metiens. Vēl vien bīstama epizode pie Anila Mauriņa vārtiem. Un kur paliek Ripā, tomēr vārtos. Īpatnēja trajektorija, to tālāk nonākot Ripējo vārtu 4 stūrī, bet noskatāmies, kā šeit notika. Nogādā Ripa zonā Čehi. Šī piespēle ar vārtiem no Ciunski ieldo Ripa vārtos. Tur jau izskatījās ļoti īpatnē tā trajektorija no kreisās kājas. Un arī nevarēja šādā situācijā arī Mauriņš veiksmīgi nospēlēt. Atradās arī vārds ar laukumā Ciunskis tu būtu. Iļievkos vārtiem, un te no tos distances viens mēģinājums otrs. Ārā no vārtiem Matijas Mārīgs un tomēr spēja situāciju neutralizēt. Un teica, piesauc priekš, tagad aizsagā, vēl uz vērtu priekšā, izspēga Rīpa projām. Un dāmas un kungi, kamēr vēl Čehi dzīvojas uzbrukuma zonā, var apsveikt visus ar jauno gadu, kas tagad ir sācies, un apsveikt arī ar aizvadīto gadu par labu padarīto 2025. gadu. Tagad aizsies sveitīgs 26. gads. Labas sadarbības te arī turpinās. Čekiem rikošēts un izdodās Mauriņam arī piespiest pie ledus. Piespēlk ar vārtiem bīstami. Briedis. Neveiksmīgs situācija aiz vārtiem. Paklup vienreiz, paklup otrais. Tagad galvenais, ka situācija ir neutralizēta.
Šmīts prasa piespēli, šeit nosakta metiena līnija, tagad ātri izspēles kreiso posi un nāks atspēlēt vēlreiz no distances. Tev šaurlīt vārtī! Latvijas izlases samazina rezultātu starpību. Markus Seratskis. Ļoti nozīmīga spēle, noteikti viņam skaidrs, ka katra izlases spēle ir svarīga, bet Markus Kristians Seratskis, viņš spēlē Čehijā šajā sezonā un tagad pret Čehiem arī izcēlies ir ar vārtiem. Vēl pusminūte, pietiekam daudz laika, lai realizētu epizodi. Atrodoties uzbrukuma zonā, Plauks pēties garām vārtiem. Laucāns pa kreisi, te uz vārtu priekšu! Teicam uzreiz šī diagonāla. Norberts Naudīšs turpat arī atradās. Tev pierības ir Klaucānam. Klaucāns paklūt turpat pie apmās. Un tagad ļoti bīstama situācija. Čehi var likt punktu spēlē, to arī viņi dara. Divvārdu pārsvars Čehijai. Un labi, tagad -2. Ielaidām arī tukšos vārtos. Tāpat jāiet pēc vieniem gūtiem vārtiem. Tas pats uzdevums, kas bija iepriekš. Jo ātrāk izdosies tos gūt, jo vairāk iespējas būs atspēlēties. Un tas ir arī viss šajā spēlē. Latvija piedzīvo zaudējumu ar 2-4, bet tas nozīmē to, ka Latvija ir 4. vietā grupā.